Labdien, skatītāji! Labdien! Prieks, ka jūs ieradāties šodien. Un sarunas vēlētos sākt ar jūsu pieredzi spēlējot dažādās telpās, uz dažādām skatuvēm, dažādās Latvijas pilsētās. Jā, nu, protams, tā pirmā pieredze, kas bija arī studiju laikā un pēc tam kādu laiku strādājot vairāk tajā klasiskajā teātrī, nu, bija tā klasiskā skatuve skatītājs. Un pēc tam, ja es tā domāju par tām savām pieredzēm, kur un kā ir spēlētas izrādes, nu, ir gana daudz spēlētas izbraukuma izrādes kaut kādās estrādēs, ja, kur varbūt tas, nu, tā uzbūve jau ir līdzīga tā kā teātrī, nu, ir skatuve un ir skatītājs, bet kur iedod to citu atmosfēru, tā vide, respektīvi tas ārs, ja, jo tas, ko es esmu sapratusi, kad tad, kad izrāde tiek spēlēta brīvā dabā, respektīvi, kur nav griestu, tur ir cita tā enerģijas virzīšana, jo baigi daudz var aiziet debesīs, ja? Nav tas kupols virs galvas, kas satur. Tā kā tā ir tāda man diezgan liela pieredze, un laikam tā varbūt viss, nu, neierastākā vai atšķirīgākā, kas ļoti bieži arī tāda klasiska teātra aktieriem liekas, nu kā jūs to varat? Es pēdējos, man liekas, 13 gadus es spēlēju tādā privātā teātrī Austrumu robeža, kas ir teātris, klubs, restorāns. Respektīvi, kur skatītāji sēž pie galdiņiem, pasūta ēdienu, dzērienu un izrādes laikā viņi ēd un dzer. Ja? Un tas cilvēkiem bieži vien, nu kā, nu ārpās, un tagad jūs spēlējat izrādu, un viņi tagad ēd un dzer. Bet tā viena lieta, ko es esmu sapratusi latviešu skatītāji, ir diezgan pieklājīgi, un viņi vai nu pēd pirms izrādes vai izrādes laikā, tad viņi tā kā skatās tas klusais brīdis, ka viņš var to kotletu tur mutē iebāzt. Ja? Tas ir viens. Laikam tas spilgtākais un arī nepatīkamākā ir bijusi viena izrāde, kur bija divas dažādas kompānijas, kur bija, un tad cilvēki pat cienījamos gados bišķi pa daudz tā kā sadzēra stipros dzērienus. Un viņiem ļoti likās, ka tā kā viņiem ir jāiesaistās tajā izrādē. Un tad es biju gatava to izrādi stādināt, bet mans kolēģis viņš nostopēja, viņš pateica, ir divi varianti. Vai nu jūs pieņemat, ka mēs spēlējam, jo tā bija izrāde par slepkavību, un te visi ir dzīvi, vai nu mēs pārtraucam. Nu, un tad bija pēc tam kapa klusums, un neviens vispār neiesaistījās, pat tā, ka viņiem lūdz iesaistīties. Ja? Patiesībā man patīk tas dažādais formāts iziet ārpus tās klasiskās teātra zāles, jo tas ir tāds izaicinājums un tāds milzīgs adrenalīns vienmēr būt gatavam paņemt to uzmanību. Dabūt to skatītāju sev, jo tajā klasiskajā teātra zālē, es nerunāju par izrādēm, kur varbūt nāk bērni un pusauģi, kam šobrīd tā izpratne par to, kā jāuzvedās teātrī, varbūt nevienmēr līdz galam ir skaidrs, bet tur ir diezgan skaidrs, ka tas skatītājs tajā zālē Latvijā uzvedās diezgan godīgi, vai ne? Mums ir tomātiem neapmetā un tā tālāk, ja? Un tad ir diezgan skaidrs, ka tur tu esi pasargāts, tur tev sargā tas proscenīs, ja? Bet tiklīdz tu esi vienalga brīvā dabā, ja es saku, tādā kluba atmosfērā, tajā mirklī tev ir tas skatītāju uzmanība, tev viņi ir jāpaņem. Viņš tev jādabūni pie sevis. Pagājuši rudeni Rīgas svētkos mēs spēlējām vienu izrādi, tur Pļauniekos, viņi laikam Ušakov pie Ušakov kepkas, vai kā viņi tur saucās tā vieta, ja? Mēs bijām diezgan divatā ar manu kolēģi Kārli tur spēlējām. Un bija tā bažīgi, kā tas būs, jo tas ir Rīgas svētki, tur cilvēki kaut ko alkoholu tur nelieto, bet principā tad brīva atmosfēra, ja? Uzbūvētā skatu, mikrofoni bija. Un mums tā izrāda diezgan daudz arī uz tādu tekstu, tā kā reaģē cilvēki parasti uz to tekstu, nevis uz darbību.
Bet es biju patīkami pārsteigta, ka pirms izrādes jau cilvēki nāk ar savām šitiem te soliņiem un krēsliņiem un sedziņām, ja? Un patiesībā tas mirklis, kad tu tā kā sadzirdi, ir milzīga pļava, kaut kādi karuseļi, ēšanas vietas, kas paralēli vēl brauc transports, jo tas blakus deglavielai. Liekas, nereāli. Tur nospēlējam un miers, braucam mājās. Ja? Nekādas reakcijas nebūs. Ja? Vienkārši spēlējam. Un tu sāc just, reaģē. Viņi dzīvo, viņi ir klāt. Ja? Un tā ir tā superīgā sajūta, kāpēc man vispār arī patīk ar to teātri nodarboties, ka tur tā enerģija apmainas, ka tu esi paņēmis, ja? Ka tu esi dabūjis to skatītāju. Tā kā, tas ir tas, kāpēc man tās dažādās vidus patīk. Tas, kas arī tajās recenzijās un tur tas, ko es dzirdu, ja? Tas jau ir atkal, ka tā izrādes varbūt saturiskā daļa, viņa tiek pielāgot vai piemeklēta tai vidē. Ja? Tas jau ir atkal kaut kāds tāds cits virziens. Ja? Ne žanrs, jā, bet tāds virziens. Teiksim, ja es tā mēģinu atcerēties to savu pirmo reizi tajā pašā austrumu robežā, kas ir ļoti specifiski, jo tur skatītājs ir līdzīgi tā kā mazā zālē, ja? Bet tur var teikt, ir tāds ļoti minimāls paaugstinājums, un tev tas galdiņš ir, nezinu, turpat nav pusmetrs tam galdiņam no tā skatītāja. Ja? Un es esmu no tiem, kas redz skatītāju. Es pamanu to skatītāju. Un, protams, tā baža, kad tev redz līdz mazākajai detaļai, ja? Tā baža bija, bet nezinu, vai tur tā publika jau bija tik pieradināta vai kā, bet es patiesībā katru reizi ķeru milzīgu to kaifu no tā, kad es redzu tās publikas reakcijas tādā tūplānā. Ja? Viena no tām raksturīgākajām lietām, ar ko es arī pēdējos gados, mēs tieši arī ar kolēģiem esam diskutējuši, kad tajās mazajos spēles laukumos, tur, kur es esmu spēlējusi, un arī bieži vien, ja tas notiek ārā, mēs ļoti reti, kad izmantojam to nosacīt ceturto sienu. Ja? Respektīvi, mēs nevis spēlējam tā, ka nav tas labi, es tur jūtu enerģētis, bet mēs ļoti daudz iesaistam. Es tā kā sarunājos ar to skatītāju. Un es pat tā kā, ja ir kaut kādas izrādes, kur mēs nosacītu, nav, ka viņi tā aktīvi iesaista. Ja? Jo mēs tiešām līdz tam, kad skatītājiem ir kaut kāda loma tiek iedota, ja? Ar viņu tiek saruna, viņam kaut ko jautā. Ja? Bet vienalga, es tā kā spēlēju laikam ar to izjūtu, ka viņš ir partneris. Un, ja es runāju par tādu klasisko teātru un tādu lielo zāli, ja? Tad tur es nejūtu varbūt tik tādu individuālu partnerību ar skatītāju. Tur varbūt visa tā zāle ir viens liels partneris, bet tajā mazajā spēles laukumā, kur tu principā vari katru seju redzēt, ja? Tad tā kā ir vairāk tad individuālā partnerība, kaut kāds tas individuālais kontakts veidojās. Un kā jūs šādi te iesaistot to skatītāju, kā jūs noturat to būšanu konkrētajā tēlā, būšanu konkrētajā lomā? Es domāju, tas ir gan treniņa jautājums, gan arī, iespējams kaut kāds, varbūt tāds, varbūt dabas dots, un varbūt arī uztrenēts talants, jo, piemēram, mēs arī esam ar kolēģiem runājuši, ka ne visiem patīk tā iešana, tas nav ļoti latviski, ja, bet tā kā tā iziešana uz kontaktu ar to skatītāju. Bet es to parasti daru caur tēlu. To dara tēls. Tā kā tas tēls sarunājas to skatītāju. Viņam ir kaut kāda vajadzība no tā skatītāja. Ja. Arī kaut kādas reakcijas attiecīgi tu vari, mēdz tur būt, nezinu, kādam tur tajā zālē iezvanās tas telefons. Tā gādās joprojām. Ja. Tad es, teiksim, caur to tēlu varu noreaģēt uz to, kas notiek. Mēs ļoti daudz arī izmantojam savā teātrī to, ka mēs ejam zālē.
Mums pat bija tāda izrāde, kur mēs spēlējām, jo tur ir galdiņi, ja, ka mēs spēlējam, ka visa darbība notiek uz skatuves ir kabinets un zāle ir ēdnīca. Un man bija tāds tēls, ka man bija ļoti daudz jāiet tajā zālē un jākomunicē tiem skatītājiem. Tie bija mani darba kolēģi. Un es viņiem gāju un runājos, un tad es saku, un kas ko tu šodien dod, un tā man cienāja, man bija gatava pacienāt ar kaut ko arī tie skatītāji. Ja? Bet man reāli tas patīk. Es zinu, ir daži mums arī kolēģi, viņi tā kā uz to nē. Bet man tas ir tad baigi interesanti, un tiem skatītājiem arī tas ļoti patīk. Man pat ir jau šobrīd kaut kādi, kas jau ilgus gadus nāk uz to teatri, kaut kādi pazīstami ar, ka klausies, mums tagad mēs svinām vienai draudzenei jubileju, būtu forši, ja tur ir iespējams, viņi nebija to izrādi redzējis, viņi saka, ja tur varētu viņu kaut kā iesaistīt, būtu baigi forši, ja? Un tad es tā kā saku, kur viņi sēž pie kura galdiņa, ja? Un tad un jūs sakiet, kā jūs vispār sauc, ja? Es domāju, ka tie, kas ir tādi, regulārie skatītāji, viņi ir uz to gatavi, jā. Es domāju, un vēl viena tā lieta, un es domāju, tas nav tik lielā mērā ar to spēles laukumu varbūt saistīts, bet tas ir saistīts ar to, nosacīt to mūsu neatkarību, ja? Ka mēs neesam piesaistīti pie kaut kāda štata teatra, jo es uzskatu, ka tas bija milzīgs kompliments mums visam tam ansamblim, kas tajā izrādē spēlēja. Man bija, un kolēģi bija pēc izrādes gājusi uz mājām, pa tādu šauru Vecrīgas ieliņu, un viņai pa priekšu bija 4 kundzes gājušas cienījamos gados, kuras bija uz izrādi bijušas. Un viņa dzird, ko viņas runā. Viņa saka, klausies, baigi labs vakars bija. Jā, viņa saka, tiešām tik forši. Un zinu, redz, kā nav nemaz jāiet uz tiem lieliem teātriem, uz tiem stāriem, lai redzētu labu spēli. Viņi spēlēja ar tādu azartu, ka nemaz nebija sajūta, ka viņi atspēlē. Un es sapratusi, ka tas, kas man gan tā komunikācija to skatītāju, gan kaut kā tā repertuāra izvēle, ja, tas ir tas, kad man patīk, es tiešām izbaudu katru reizi uz tās skatos, un tas arī, ka tu nekad nezini, kāds tas skatītājs, kāda tās viņa reakcijas būs, vai viņu varēs iesaistīt. Tas ir, tas ir tas, kas iedod to adrenalīnu. Vēl mums bija arī, tikko atcerējos, nesen šajā sezonā, pagājušajā, mums uz izrādi bija atnākusi amatieru hokeja komanda. Un mēs pirms izrādes jau dzirdam, puszāli. Centra! Un mēs dzirdam, puiši ir atnākuši svinēt. Mēs, kas tagad būs? Mums ir jāpaņem viņu uzmanību, plus puszāle nav viņu kompānija. Viņiem diez vai patīk, ka viņi ir gatavi iedzert, ja? Visu laiku. Protams, pirms tam mēs arī palūdzam, lai teātra administrācija tā kā pieiet un tomēr palūdz korektu uzīt. Tas arī ir iespējams šādā formātā, ja, kas tādā klasiskā teātrī, ja tumša zāle un tur kāds sāk ālēties, vai tur tur pats paies laiks, kamēr atnāks, ja. Ja tur var tā kā aiziet pasaka. Un tad mēs vienojamies ar kolēģiem, mēs vienkārši turam savu līniju, mēs nereaģējam. Mēs uz viņu visiem tekstiem, neko, visi. Un mēs dragāmies priekšu. Un tie hokejisti, viņi pēc tās izrādes mums pateica, jūs uzvarējāt. Jūs to spēli uzvarējāt, tā kā jūs mūs paņemat. Un tur, protams, bija komentāri, jo man tur arī bija tāda epizode, kur es tieši saku, man liekas, kad ir īstais brīdis ieraut, ja, un tā viņi tur viso, jā, un jau sniedz glāzīt, jau sniedz uz skatuves padot, ja. Tur gan mēs uzlikām to 4. sienu, mēs nereaģējam, ja. Tā kā tādi tie izaicinājumi ir, bet tad, kad tu viņus tā kā noturi, ir baigi foršā sajūta, ja. Ir mums arī tādas reizes, kad ir publika, kas vispār nereaģē. Tad mēs sakam, atbrauc kapu pārvalde, ja? Un arī vienkārši ejam uz priekšu. Bet es domāju, ka tas ir jebkurā teātrī. Tas būs jebkur. Jā, zin kā, man pirms kaut kādiem gadiem darīja diezgan daudz. Man bija tāda mono izrāde kinoteātri Rīgas spēlē. Un man arī bija režisors Kostas Marīgins no Lietuvas, un viņš man toreiz pateica baigi labo lietu. Viņš teica tā, protams, it kā tur ir kaut kādas vietas, kur, parasti tur reaģē. Viņš saka, bet tu nekad nevari zināt. Tu nezini. Varbūt, ka nereaģēs, varbūt reaģēs citā vietā. Un viņš teica, vienkārši ej uz priekšu.
un šito es esmu sev arī paņēmusi, nevis es tagad eju pavadātam skatītājam, jo tas tad es sāku izdabāt skatītājam. Bet principā, jā, es tā kā rēķinos, ka te var būt reakcija, bet ja viņa nav, es nedarīšu kaut ko papildus, lai to reakciju dabūtu, es eju tālāk uz priekšu. Vēl man arī ļoti palicis atmiņā, ar Juru Strengu mēs taisījām vienu izrādi, vairākas izrādes, bet vienu konkrēti es atceros, kur bija diezgan daudz improvizācija. Un Juris teica, pirms izrādes vienmēr tā, viņš teica, improvizējam, bet turam disciplīnu. Un tā disciplīna jau ir, kad ir tas kaut kāds tas rāmis, kurā tev ir jānoturās. Ja? Un tas gan, man nepatīk, kad to dara, un es to nedaru, un es saku, man arī nepatīk to redzēt, kad to dara teātrī, kas sāk tā kā izdabāt skatītājiem, kad sāk piespēlēt, lai dabūtu tās reakcijas. Ja? Nē, nav, viss, ejam tālāk. Ir, ok, es izgaidu, bet tāpēc es netaisīšu trakāk, lai vēl kaut kādu to reakciju dabūtu. Ejam uz priekšu, viss. Un pieminēja disciplīnu. Tagad nākamais jautājums ir saistīts ar, kā jau katram brīvmāksliniekam noteikti ir bijuši tādi tukšāki periodi. Vai jūs varat lūdzu padalīties, kā jūs esat tikus galā ar šiem tukšajiem periodiem, kā jūs esat uzturējuši sevi? Tā kā formā. Jā. Šis ir labs jautājums, jo, protams, kad kaut kādos periodos varbūt, kad nebija tik intensīva tā darbošanās, un ir jau arī dzirdēti tie uzskati, ka aktieris ir, neskatoties to, ka tas diploms jau mums ir, bet, kad ja tu tā kā nestrādā tajā teātrī un tev nav regulāri tur tās lomas un tā tālāk, tad tu principā neesi aktieris. Un tad es sapratu, es strādāju skolā. Šobrīd es arī teātra mākslu pasniedzu, bet man tā pamatlieta ir publiskā runa, tad skatuviskā runa un arī tāds teātra pulciņu. Un vēl es arī koledžā pasniedzu improvizāciju. Un principā es savu runas aparātu, jo tas, kā es mācu runu, es daru līdz ļoti daudz. Ja? Es 2-3 reizes nedēļā daru visus vingrinājumus, kas attiecas uz balsi, uz elpu, uz dikciju. Un plus arī improvizācijā es ļoti daudz līdzi darbojos. Ja? Tā kā es tā reizēm domāju, ka es sevi uzturu visu laiku tajā formā, iespējams pat vairāk kā tie aktieri, kur varbūt viņš ir štatā, bet viņam ir, nezinu, viens iestudējums sezonā un 2 izrādes mēnesī. Ja? Principā es 2-3 reizes nedēļā daru visādas aktieru meistarības un visādus runas vingrinājumus. Bet atkal es esmu sapratusi, tāpēc, ka tomēr visu laiku tās izrādes tiek spēlētas, arī ir kaut kādi pasākumi un tādas lietas, ka tā atmiņa ir diezgan uztrenēta, kad es ļoti ātri atceros tekstu. Man ir cilvēki prasījuši, kā var tos palagus atcerēties. Es saku, es pat īsti nemācos tekstu. Man tā kā mēģinājuma laikā man tas teksts ieietās. Tā kā man patiesībā tas ir tas mans veids, kad mani citi darbi ir tik ļoti lielā mērā ar to saistīti, kad es visu laiku to daru. Es vēl gribēju pajautāt, vai arī drāmas terapijā jūs arī varat gūt kaut kādu pieredzi, kas jums noder tieši aktieru darbiem? Jo jūs nodarbojaties aktīvi ar drāmas terapiju. Jā, noteikti. Un vispār jau ir jo es kādreiz, tas viens periods bija, ka man bija tāds aktīvāks tās studijas, tad man teātrī īsti arī nekas nebija. Un tad man bija tā doma, ka tā aktieru profesija kaut kādā mērā, es tā kā viņu nevarēju sasaistīt ar to drāmas terapiju, lai gan tur ir diezgan tieši tā saistība, jo tas, protams, nāk no seniem grieķiem un no teātra. Bet tad es sapratu, ja man nebūtu tā aktiera izglītība, tad es nebūtu varējusi iet tālāk maģistrūrā to nākamo būvēt virsū. Bet es atceros, kad es pat vēl studēju drāmas terapiju, es tieši arī piedalījos vienā izrādē, tā bija Leldas Stumbras Luga plīvurīcu punktiņiem, un man bija tāda loma, kur es nevarēju saprast to tēlu. Viņa bija tāda, viņa tik ļoti nebija un es nevarēju viņai tikt klāt, un tā režisorā, nav. Un tad mums bija tā kā tieši terapijas kursa ietvarā, tāda viena no drāmas metodēm, kas bija
ar tādu biogrāfisku ievirzi. Viņi saucās dzīves vilciens. Un mums toreiz, lai mēs tā kā netrenētos tik tīri ar tādām personīgām lietām, bija tas aicinājums, ka mēs atrodam kaut kādu, vienalga pasaka tēlu vai kā, kāds tur ņēma Vinniju pulku, ja? Un es domāju, es paņemšu to tēlu no tās izrādes. Ja? Vienkārši pamēģināšu. Un es gāju tā kā tam dzīves vilcienam cauri ar to izrādes tēlu, ar to izrādes personāžu. Viņa Zane sauca. Un man tajā, tā kā kolēģi uz mani trenēja to terapeitisko metodi, tas bija, 45 minūtes. Un es tik daudz tā kā to informāciju atradu sevi. Man izmainījās ķermeņa plastika. Es atradu tādas, ķermeniskās izpausmes. Man tas tēls uzbūvējās. 45 minūtes. Labi, protams, es pirms tam arī daudz par to biju domājis. Ja? Un tad es, es esmu, un ir vairākas arī tādas drāmas metodas, kas nāk no teātra, kuras es arī, es izmantoju, teiksim, tīri terapijas situācijās, bet es arī reizēm par to domāju, ka es kādas lomas gatavoju. Viena, piemēram, ir tāda 4 elementu metode, ja? Kas nāk no Nīderlandes, kur ideja, ka tā kā aktierim izrādes laikā ir visiem 4 tiem dabas elementiem jāaiziet cauri, ja? Un tad tas tēls ir pilnīgs. Tā kā, un es nezinu, vai ja es nebūtu studējusi to drāmas terapiju, vai es būtu ar to metodu sastapusies. Es nezinu, varbūt, ka es būtu sastapusies, ja? Bet, es sastapos kaut kādā citā veidā ar to. Un, protams, kad man domājot arī par un es zinu, ka šobrīd arī Latvijā teātros ir piesaista psihoterapeitus, tad, kad strādā pie kaut kādām izrādēm. Jo, protams, ka man tas, kā es domāju par saviem tēliem, par tām tēlu biogrāfijām, man viņš ir jau ar tādu drusīt citu skatu punktu. Ja? Es tā kā drusīt skatos caur to psihoterapeitisko, tā kā tādu, nosacīt caur to, to psiholoģisko skatu punktu, kas varētu būt tas iemesls, kāpēc viņš rīkojās tā vai šādiem. Un tā domāšana bišķi savādāk ir. Vai jūs, prāt, katram aktierim tas būtu noderīgi? Tā psihologa pieredze? Es domāju, ka noteikti. Jo, man liekas, ka ne tikai katram aktierim, katram cilvēkam vienkārši būtu noderīga tāda, vienalga, vai tā ir psihoterapeitiska vai psihoanalītiska, vai tāda, nosacīt tāda pašanalīzes, pašrefleksijas pieredze. Tāpēc, ka tas ļauj pašam sevi labāk izprast. Un tad, kad es esmu sevi izpratusi, tad es varu būt brīva, tāpēc, kad es zinu savas stiprās puses un es zinu savas vājās puses. Un es kontrolēju savas stiprās un vājās puses, nevis tās puses kontrolē mani. Ja? Un tajā mirklī, kad es to varu kontrolēt, tad es tajā vienalga skatos vai kameras priekšā, es varu būt brīvs. Bet tad, ja es tā kā neizprotu, man ir kaut kādas negācijas iekšā, bet es nesaprotu, ar ko tas saistīts. Es esmu diezgan, es tā kā par sevi, es domāju par to savu attīstības ceļu, ja es salīdzinu sev pirms 15, 20 gadiem, bija tā baile, ja tā nezinu, ja, kā būs, patiks, sanāks, nesanāks. Tagad es zinu, šitas nav mans lauciņš, ja? Es pat varu pateikt, nē, īsti laikam tas nebūs mans, es to nevarēšu. Un es to apzinos, ja? Tas arī par to pašu aktieru amplua domājot, ja? Es gribētu tādas tās lomas, bet tā kā es saprotu, varbūt es gribētu, bet tas nav mans. Tad tur jābūt ir ļoti īpatnējam režisoram, lai viņš mani ieraudzītu tajā lomā. Es vienkārši nebūs, nekad es nebūšu tā klasiskās lomas spēlētāja. Un tad es to pieņemu, un tad man ir ok ar to. Nevis es pārdzīvoju, ka Dievs man nedod. Vienkārši paskatāmies spogulī, ja, paskatāmies no malas, saprot, tas nekad nebūs tas manējais. Tā kā man liekas, ka tas jebkuram aktierim būtu noderīgi. Bet, protams, tas paredzētu arī to risku tādā klasiskā štata teātrī, ja, tādā, kur tā kā vajag to kaut kādu rāmi, ka tur parādītos ļoti daudz brīvību griboši aktieri, ja, kuri sāktu par visu kaut ko protestēt. Tas kādam varētu arī nebūt izdarīt. Un arī cilvēki vienmēr būs dažādi. Kādam vajadzēs to, kad man vajag to drošību, tagad tu man pasaki, kā man darīt. Tu man tagad saki, ja.
kad man atnāk, kad man spēlēt un tā tālāk. Man redz ar visu to sevis izzināšanas un to sevis attīstīšanas procesu un tas, ko es arī cilvēkiem palīdzu, nu, tā kā uzņemties atbildību par savām izvēlēm, ja, un būt brīvam tajās savās izvēlēs. Man būtu šobrīd ļoti grūti būt kaut kādā iekšā tādā struktūrā, kur man diktētu, kas un kā man ir jādara. Man būtu ļoti grūti. Bet pirms kaut kādiem gadiem, 15, droši vien, ka tas... Lai gan atkal es domāju, kāpēc es vispār izvēlējos to virzību tālāk, man bija tā iekšējā vajadzība, kā es toreiz tā noformulēju, man vajadzēja kustināt smadzenes. Es sapratu, ka tajā teātrī tur kaut kas pietrūkst. Un ja mēs domājam par tādu laimes definīciju, nu viena no tām laimes definīcijām, ka tur ir stāsts par to sava potenciāla izmantošanu. Un laikam tā sajūta, ka tas mans potenciāls tajā teātra vidē, tajā slēgtajā teātra vidē netiek līdz galam. Es viņu nevaru līdz galam izmantot. Tas nevis, ka kāds viņu neizmanto, bet es to nevaru izmantot līdz galam. Man ir kaut kas vēl iedots, ja? Tas bija spēcīgāks, tas bija tas, kas aizdzina uz priekšu. Vai jūs runājat par to potenciāli, ka tieši šī izpausme, ka jūs esat gan pedagogs, gan terapeits? Jā. Tas nav par tādu manu aktierisko izpausmi, jā, jo, nu, protams, kad aktierim ir kaut kādi limiti, aktierim ir, bet tāpat laikā, ja viņam trāpās labs režisors, kurš ir arī, nu, ar tādu pedagoģisku redzējumu, respektīvi, kad režisors, kurš pat aktierim, kuram es nezinu, būs 80 gadi, ja, bet viņš redzēs, ka viņš vēl var attīstīties bišķi tajā virzienā. Bet tas ir lielā mērā no režisora atkarīgs. Ja. Tad mēs īstenībā nezinām to savu potenciālu līdz galam. Es domāju, to aktierisku. Tas ir lielā mērā režisors redzīs. Jo es domāju, ka nu, cilvēki vispār, man liekas, pēc dabas, nu, un arī aktieri, nu, ir drusīt tas slinkums. Nu, tādā ziņā, ka nu, šitā tā iemītā taciņa, nu, tad man būs ērtāk šitā, jo man tad ir jāmainās, man kaut kas savādāk jādara. Un ja tas režisors nebūs nu, tāds, kuram gribēsies ieguldīties, ja? Viņam būs cits, viņš gribēs, nezinu, uztaisīt formu vai kā, un viņam neguļās tas aktieris, man nav laika tev strādāt. Nu, nē, viss. Dodiet man citu, ja? Nu, tad to arī nevarēs attīstīties. Un tad ir tā stagnēšana, un ja mēs no tās attīstības psiholoģijas skatāmies, tad tajā vidējā briedumā jau tā lielākā problēma, tas lielākais izaicinājums ir būt tajā radošajā attīstībā, tajā radošajā miedarbībā un nesākt stagnēt. Un tad es domāju, tajā teātrī tā problēma, nu, bieži vien tajā slēgtajā teātra vidē ir tā, nu, kad sākās tā stagnēšana, un tad ir tā neapmierinātība. Tad sāk iekšā gruzdēt tā neapmierinātība. Un man druscīt bija tajā teātrī, tieši tad, kad es biju štatā, man bija kaut kāda tāda neapmierinātības tā sajūta, ka tas īsti nav tas, ka man kaut ko vēl vajag. Tā kā, jā, un es domāju arī par to profesiju dažādiem, un tā kā es teiktu, kāds teikt, ir jābūt vienā, un tev ir jāguldās pa 100%. Un es esmu sapratusi, ka ja es esmu tikai vienā jomā iekšā, tad es esmu neapmierināta. Tāpēc, ka man vajag to plašo spektru. Jo tad es varu ieraudzīt tās lietas no dažādām pusēm. Reizēm grūti, bet tāpat laikā ļoti interesanti. Lomu dažādība. Moreno ir teicis, tas jau par tādu cilvēku veselīgumu, jo plašāks lomu spektrs, un tas nav par teātra lomām, tas ir par dzīves lomām. Ja? Profesionālajām, sociālajām, psiholoģiskām. Jo cilvēkam ir plašāks lomu spektrs, jo cilvēks ir emocionāli veselāks. Jo viņam ir šaurāks lomu spektrs, ja? Jo viņš tā kā ir emocionāli neveselāks. Ja? Tā kā, protams, to var arī teātra kontekstā skatīties, vai ne? Es uzdošu kādu provokatīvu jautājumu nedaudz iepriekšējā sarunu kontekstā. Kā jums šķiet, vai šīs tad dzīvē pieņemtās un esošās lomas arī nodara tajos tukšajos periodos? Tas, kā es saprotu un mēģināšu atbildēt,
Jo tā mana doma ir par to, un arī tad, kad bija, daudziem bija tas milzīgais tukšais periods, kas bija pandēmijas laiks, ja? Un tad bija tās problēmas, kad cilvēki arī strādāja no mājām, ka teica, ka tu tā kā vairs nesaproti, kad tu esi mājās, kad tu esi darbā, ja? Un viss tev ir vienā lielā mutulī. Es atceros, man bija viens pazīstams kolēģis, kurš teica, šitai dīvaini pusē es esmu mājās, un šitā dīvaini pusē es esmu darbā. Ja? Un tas, man liekas, iezīmēja to nepieciešamību spēt nodalīt kaut kādas lomas. Un, protams, ka tad, kad es esmu aktrise, tad, kad man, piemēram, ir mēģinājuma periods, tad, kad es dodos, tas, ko es atļaujos darīt teātrī mēģinājumos, ja, es nekad to neatļaušos savās citās profesionālajās lomās. Ja. Tām emocijām tur šauties ārā, ja, es nekad neatļaušos. Ja. Savukārt, varbūt tas, ko es tur daru tā pašā pedagoģijā vai terapijā vai superīzijās vai kur, ja, tur es atkal, tās lietas es atkal neizmantošu tajā teātrī tik lielā mērā. Tas ir, es esmu sapratusi, jā, man ir kaut kādas profesionālās lomas, kur man ir, nevis tā, ka man ir tāds viens konkrēts apģērbs, ja, tā kā ārstam virssvārcis, bet man ir, piemēram, apavi kaut kādi, kad es zinu, ka tai profesionālajai lomai man būs tāda veida apavi. Tāpēc, ka tas man ir vajadzīgs, lai es tur justos labi. Lai es būtu tajā savā sajūtā, kāda man ir par to profesionālo lomu. Bet, protams, ka tā teātra, tā aktiera loma, profesionāla loma tā ir, ja? Tā, protams, kad ir visbrīvākā. Tur ir tā vislielākā brīvība visā, ja? Apģērbā, kaut kādās izpausmēs. Un atkal, es domāju, tad, kad es... Tā kā es esmu diezgan daudz sevi izzinājusi, strādājusi ar sevi un viss tā mana drāmas terapijas izglītība, ja, ir devusi tādu lielāku, tādu emocionālu inteliģenci un tādu pašrefleksijas spēju. Es patiesībā teātrī arī mēģinājumos, es varu būt daudz tiešāk un atklātāk ar kolēģiem. Respektīvi, tā kā nepaturēt kaut kādas lietas, jo mēģinājuma laikā var visādi būt. Emocijas tur var kūsāt, ja kaut kas nesanāk. Ja? Bet es tā kā nevis to paturu sevī, un tad tur, nezinu, tas kolēģis, zinu, kad Grimētavas sarunas, ja, režisors stulbs, kolēģi stulbi, ja, vispār neredz visu man potenciālu. Tad es spēju tā kā atklāt par to runāt. Un atkal es domāju, pirms kaut kādiem gadiem, tad, kad es nebiju to sevis izzināšanas ceļu gājis, es noteikti, ka daudz vairāk turēju sevi, es noteikti daudz mazāk spēju pateikt, ja. Tā viena no pieredzēm, es neesmu tāds milzīgs visu tur sociālo tīklu un visu to formu un veidu pārzinātais, bet arī mēs vienai izrādē, patiesībā pat divām izrādēm mēs diezgan intensīvi mēs sākām likt ne tikai sociāli, bet arī tajā TikTokā, un tur bija vēl kaut kādas tās vietas, kur tos mazos video, kur taisīja. Un es biju tāds skeptiski, es nezinu, es nebiju baigi drošā, man liekas, vai tur tad milzīgi jēga no tā ir. Bet es dabūju vienu atgriezenisko saiti ļoti konkrētu, un arī, principā, tomēr tā biļešu tirdzniecība bija pamanāma. Jo man bija viena pazīstama, kas nekad nebija bijusi tajā mūsu teātrī. Un viņi teica, es tā skatos tos jūsējos video, tik forši klausies tā. Un es nopirku, mēs tagad iesim ar mammu un māsu, mēs iesim uz to izrādi. Un pēc tās izrādi, un saka, tik forši, nāksim akā. Un tā kā jāskatās līdz, tā kā, tas ir tāds, droši vien tas, tā vieta, caur
kurieni viņus vispār uzrunāt, man liekas, ir būtiska. Jo arī, ja mēs domājam par tiem vecākiem cilvēkiem, tur skaidrs, tur varbūt tā kā tāda sociāla vai kas tur nestrādās, ja tur droši vien ir vajadzīgs kaut kāds cits tas formāts, kā viņus vispār informēt. Aizvakar klausījos Latvijas radio, brīvais mikrofons, zvana viena kundze un saka, tur tā un tā, tur bija visas tās peripētīs ar Nacionālo teātri, sezonas atklāšana arī, un viena lieta, ko viņa saka, un taču tajā dienā tur pasniedz to Sebra gredzenu un Līnes gredzenu un ko, un nekur ziņās netika pateikts, kuram tad iedēm, viņa saka, es internetu nelietoju, sociālus respektīvi, man neviens nepateica, kur ir. Ja? Tā tad ir cilvēkam, ir cilvēku kategorija, kuri nelasa internetā, nemeklē informāciju. Tad viņam ir vajadzīgs kaut kādā citā veidā to informāciju. Tas ir viens. Un otrs, es vairāk pārstāvu šobrīd, kaut kādus pēdējos gadus. Es neteiktu, ka tādu... principā tas ir. Visu arī teātri lielā mērā arī var uzskatīt par izklaidi. Es varētu teikt tādu gudro izklaides žanru es pārstāvu. Ja? Jo mēs, teiksim, es nekad nepiekrītu kaut kādām tādām izrādēm bez zemteksta un bez jēgas. Bet tas žanrs, kurā man šobrīd, un man patīk, jā, man ir svarīgi, ka publikai, ka viņi aiziet smaidīgi, ka viņi ir priecīgi, ja? un arī varbūt kaut kur druscīt aizdomājušies. Ja? Un es domāju, ka un tas, ko mēs ļoti bieži mēs arī dzirdam, ka cilvēkiem ir svarīga tā pozitīvā sajūta. Ja? Un man liekas, ka tas, kas notiek, kad mēģina šobrīd, ir tik svarīgi ar kaut ko pārsteigt to publiku vai kā, kad ir tā viena daļa, kuriem nevajag nekādu pārsteigumu, ja? Kuriem nevajag tur nekādu smadzeņu mežģīšanu vai ko, viņam vajag vienkārši diezgan skaidrā veidā, skaidrā valodā kaut kādas, lietas pastāstīt un parādīt. Es domāju, jā, tas ir arī par kaut kādām tādām, nebaidīšanos, darīt varbūt tādas, nemeklēt visā tādas nenormālus aizberga dziļumus, bet tāpat laikā neuzskatīt, ka skatītājs ir tik stulbs, ka viņam viss ir pilnīgi tā ar karoti jāliek iekšā. Kaut kā tad vidusceļu, man liekas, meklēt. Man liekas, ka tas ir ļoti būtiski. Un otrs, jā, kādā veidā noinformēt viņus. Un droši vien, kad ir atkal, visticamāk, ka tur ir kaut kāda daļa arī skatītāji, kuriem atkal varbūt tas dziļums ir ļoti vajadzīgs. Ja, bet tāpēc ir forši, kad mazie kaut kādi neatkarīgie, kuriem nav vajadzīgi tur 100 vai 200 piepildītību, kuriem pietiek 50, piemēram, ja, tad viņš var tā ļoti fokusēt sadēt. Jo es, piemēram, arī skatījos tagad, mans kolēģis arī Ģirds Krūmiņš, mums bija kopā forša filmēšanās, mēs tā satuvinājāmies. Es skatos, viņam tā izrāda tagad ir, laikam, Vientuļās planētas, neatceros precīzi to nosaukumu. Es skatos pilnām zālēm, viņš braukā un kā, ja, un tas diezgan skaidrs, ka tas nav stāsts, kad, tas nav kaut kāds sekls stulbs stāstiņš, ja, tad kaut ko tralalā, ja, jociņš pastāstīs, ja. Tas ir personīgs stāsts, ja, un cilvēkiem tas interesē. Droši vien ir kaut kas no tā jo man liekas, kas es domāju, teiksim, ir kaut kādā mērā tas žanrs, tas veids, kurā es arī šobrīd darbojos. Mēs stāstam un rādam tos stāstus, kas mums pašiem ir interesanti. Man ir interesanti to darīt, reizi no reizes, un man vienmēr ir interesanti, man vienmēr ir azarts. Es vēl neesmu nevienu izrādi spēlējusi. Mums parasti iet izrādes kaut kādas, 2 sezonas, 3. Ir viena izrāde, kas jau kaut 6 iet tāda sezonālā izrāde. Viņi tā kā noteikti tikai jaungada periodā. Ja? Man vienmēr ir interesanti. Es kaifoju, man nenormāli patīk. Es par to priecājos. Un man liekas,
brīvmākslinieki, aktieri, ja mēs rādām un darām kaut ko, par ko mēs paši degam, ka mums ir tas azarts, tad mēs varam iededzināt arī to prieku un enerģiju tajos pārējos. Un iespējams viņi jau atkal padod tālāk, es redzēju šito te, es redzēju to lietu. Man liekas, ka jā, man par to ir jādeg. Jo tas, kas iespējams notiek, ka tu esi tādā lielā, kaut kādā trupā, lielā teātrī, ja, nu tur ir viens tur vizionārs, piemēram, ja, un viņš velk to līniju, par ko viņš deg. Bet vai visi aktieri par to deg? Nezinu. Varbūt, bet varbūt nē. Un ja visi nedeg tajā vienā liesmā, nu baigi neaizdedzinās tos apkārtējos. Paldies. Pašā nobeigumā es gribētu jums pajautāt, kādēļ joprojām aktieru profesija jums ir būtiska, patīk, un jūs to joprojām darat? Labs jautājums, jā. Es laikam, par šo es arī esmu domājusi, un tā pēdējo gadu atbilde man ir tā, kad, atkal, ja es skatos no tādas attīstības, psiholoģijas perspektīvas, tad, lai nebūtu tā pretējs stagnācijai, ir tas radošums, ja? Un radošums, viena no radošuma definīcijām savukārt ir mijiedarbība, kas ved uz pilnību. Ja? Un tur nav teikts mijiedarbība ar ko. Un, ja mēs skatāmies tādu aktieru profesiju, tur ir ļoti daudz mijiedarbības, ja? Ar materiālu, ar režisoru, ar aktieriem, ar publiku un tā tālāk. Un tā otra lieta, man tā aktieru profesija ir šausmīgi banālais bērnības sapnis, ja? Un nosacīt, tas ir kaut kāds tas mana iekšējā bērna vajadzība. Un iekšējais bērns, tas veselīgais iekšējais bērns, kā es parasti saku, bērni, veselīgs, normāls bērns, viņš visu zina, viņš visu māk, viņam viss patīk, viņam patīk spēlēties un rotaļoties. Un man tās citas profesijas ir tādas, kur man ir jābūt pietiekami nopietnai. Kur es tā, jā, man ir iespēja arī tur būt tādai spontānai un gan, bet, tomēr man tur ir jābūt kaut kādā tādā, kas, tur ir tas lomas nosacījums. Kaut kādā rāmī man jātur. Bet tajā aktieru profesijā, tad tur es varu izdauzīties. Kā es saku, tā kā bija ar tas nelaimīgais pandēmijas posms, tad man bija vienā brīdī, es sapratu, man gribās uz tās skatos, tāpēc, ka man vajag to radošo iekšējo, to iekšējo radošo bērnu, viņam gribās izdauzīties, viņam gribās iztrakoties, un uz tās skatuves es to varu izdarīt. Un tas ir tas, kāpēc man joprojām gribās, kāpēc man vajag to, tāpēc, ka tas man dod līdzsvaru, tas man līdzsvaro. Tur es varu spēlēties, daudzīties, būt jebkas, jā, jo tā ir tā spēlēšanās. Es esmu kaut kas tagad, es esmu kaut kas pilnīgi cits, es esmu kaut kādā citā vietā. Tas ir tas, ko mēs bērnībā darījām. Ja? Un tad es varu atkal kaut kādus nedēļas dienas būt tajā nopietnajā rāmī, ja? Dzirdēt, redzēt, just kaut kādus jau citiem cilvēkiem palīdzēt. Ja? Man ļoti man pietrūk, es pilnīgi grāvos, tas skatos, bet vienkārši man vajag izdauzīties. Kaut kā tas, jā, tas par spēlēšanos. Jo es domāju arī par to brīvmākslinieku status, ja, es tā iedomājos, ja man nebūtu tās citas profesijas, es nebūtu tajā aktieru profesijā varējusi uzlikt tās nākamās. Es nezinu, vai es varētu justies tik brīvi. Iespējams, ka tad es justu lielāku to spiedienu un to satraukumu, kā būs. Bet šobrīd, tā kā man ir vēl tas citas lietas, ko darīt, tās citas lomas, ja? Tad es arī, kad mani kaut kur uzaicina kaut uz projektu, es vienkārši kaifoju. Tad, ja es eju uz kaut kādām filmēšanām, es vienkārši kaifoju. Man vienkārši nenormāli patīk, es vienkārši daudzos. Ja, ja es būtu tikai brīvmākslinieks, droši vien man tas spiediens, tā spriedze, vai es iepatikšos, vai būs labi, ja? Būs lielāks. Tā kā man liekas, ka baigi svarīgi, ka ir tās kaut kādas vēl tās citas lietas, bet arī, ka viņas ir tādā bizē sapītas. Viena, nevis tagad man ir pilnīgi kaut kāda cita profesija, kaut kāda inženieres pēkšņās, lai gan tas arī ir ļoti radošs darbs, ja? Bet ka man tā aktieru profesija savijās kopā ar tām nākamajām. Paldies, ja? Paldies, ka dalījāties savā pieredzē, paldies skatītājiem, klausītājiem. Paldies, lai veicās. Jā, paldies.